Es sveicināts godājumā radioklausītāji Rietumu radio no Liepājas un programma Dzintrā kaltās katedrāles bruņinieki. Tu droši vien priecājies par sauli pie zilām debesīm un, lai kur tu patreiz atrastos, paskaties augšā. Ja gadījumā ir saule un zilas debesis, tad zini, ka mēs esam vienā pasaules telpā. Šodien man ciemos cilvēks, kurš Liepāja, es nezinu, to mēs noskaidrosim laikā, sauc par savu, bet tomēr viņi ir šodien ekskluzīvi caurbraucot. Sveiki, Ants! Sveiki visiem! Saka, lūdzu, kāpēc Ants? To gan es nezinu. Nē, man liekas, ka bija arī tā mazliet versija tāda, ka ielikt bērnam ne tik populāru vārdu, ne tik daudz apkārt esošu vārdu. Tas tāds ļoti latvisks. Man likās, vienbrīd tā, varbūt Klaus Mārtiņa dēls vai kaut kā tā filma. Nedomāju. Nē, mamma nav teikusi, ka viņai būtu šāda asociācija. Aha. Un bērnībā tev noteikti sauc par Ancīti, vai ne? Jā. Visādi, jā. Dziesma Liedagā. Es kaut kur arī redzēju, man liekas, video, ka tu arī esi viņu dziedājusi. Diezgan bieži ir iznācis viņa tā, līdzīgi kā ar dziesmu pilsētā, kurā piedzimst vējš, un īpaši, ja kāds koncerts vai kāds projekts ir Liepājā, tad noteikti kāda no šīm dziesmām ir iekļauta, un tad atkal man ir iedalīts kāds pantiņš, un es atkal mācos šo dziesmu no galvas. Jā. Saka, lūdzu, šim Liedagā, kurš parasti tev pantiņš ir iedalīts? Man ir grūti pateikt. Es godīgi sakot, es tagad tikko klausoties to dziesmu, arī tā mēģināju tā dziedāt līdz domās, un tā domāju, man taču noteikti ir kāds no šiem pantiņiem bijis jāmācās no galvas, cik mēs vienā domājam, bet tā uzreiz nepateikšu. Respektīvi, ja tev kāds piedāvā, tagad tev būtu atkal jāmācās no galvas. Jā, visticamāk. Šūpojoties, es gribu jautāt tā, vai runājot ar cilvēkiem, ko tu satiec, kas tev labi pazīst, ka tu esi dziedātāji, tam līdzīgi, vai tev ir kāda dziesma, kas ir tev, ko tev piešķir kā vizītkarti? Nevis tu pat, bet tev cilvēki piešķir kā vizītkarti. Jā, tās noteikti ir vai nu Šūpols, vai nu Rasa. No tām dziesmām? Jā. Dīvaini. Es te arī aprunājos ar cilvēkiem. Un Sasali Jūriņu, protams. Jā. Redz, tad es trāpīšu precīzi, jo cilvēki vismaz Liepājas pusē saka, ka Sasali Jūriņu ir sevišķi vēl kopā ar kura laiks. No sala, labi sala, Sasala Jūrina līdz dibinamā. Sasala Jūrina līdz dibinamā. No laba braukšana dzintara zeme, dzintara meitinas lopotiesa. No laba braukšana dzintara zeme, dzintara meitinas lopotiesa. Dzintara meitinas lopotiesa, dzintara meitinas lopotiesa. Dzintara zeme, tora laba sveitas, ropuņu ziedīnu, dildīnu taisa. Dzintara zeme, tora laba sveitas, ropuņu ziedīnu, dildīnu taisa. Ropuņu ziedīnu, dildīnu taisa, ropuņu ziedīnu, dildīnu taisa. Dzintara zeme, tora laba sveitas, dzintara zeme, tora laba sveitas, mana brālīne. Pastāst, lūdzu, kā tā dziesma ienāca tavā repertuārā? Šī dziesma bija, manuprāt, kā pasūtījums lielajiem dziesmu svētkiem. Sākotnēji šī dziesma skanēja, manuprāt, pilnīgi a capella. Jā. Bez pavadījuma Rēmons Pauls uzrakstīja un kā solists izvēlējās mani. Un pirmo reizi, es nepateikšu gan gadu, bet pirmo reizi tā skanēja Lielajā Meža parka estrādē. Un tad? Un tad to izdzirdēja deju kolektīva līgo vadītājs Jānis Purviņš, arī deju svētku virsvadītājs, un es domāju, ka varētu uztaisīt deju.
Un tad mēs viņu ierakstījām tādā dejas versijā, kādu jūs to dzirdat visbiežāk dažādos radio. Un tā tapa deja Sasaljūriņu. Un es domāju, ka tieši no dejas šī dziesma arī kļuva tik populāra un kāpēc arī asociē, pirmais, ar ko rodas. Teksts ir? Teksts ir tautas dziesma. Tautas dziesma, ja? Aha. Nu labi, šūpojamies. Kāda bija pirmā dziesma, ko tu atceries, ko tu iemācījies, kur tev patika dziedāt? Pati pirmā, pašai? Jau no bērnības? Jā. Oi, man ir ļoti grūti pateikt, bet es pieļauju, ka tas bija kaut kas no bērndārza repertuāra, ja? Varētu būt Runcītis Ūšuks, nopirka torti. Es tā ļoti spilgti atceros, ka es arī to esmu dziedājis bērndārzā. Tāda dziesma nekur es mēģināju neatradu. Kāda ir tavs sajūta, tu saki dziesmu svētkos? Mēs tā šūpojamies, ka tev aiz muguras ir 1000, un priekšā ir 1000. Jā, ziniet, godīgi sakot, jau to daudzumu jau, personīgi es to tā ļoti, ļoti neizjūtu, ka tur tik un tik 1000 vai tik un tik 1000. Protams, ka man tāds vislielākais saviļņojums bija pašos pirmajos dziesmu svētkos, kad es uzstājos, tie bija skolēnu dziesmu svētki, kad es dziedāju Zigmāra Liepiņa Tēku par Daugavu. Un tur man arī bija šāda tāda solo. Vispār arī, ne tikai es tai ciklā dziedāju, bet arī bija vēl man citas dziesmas, kurās man bija solo epizodes. Un tas bija tad, kad es tiešām sajūtu, ka kaut ko tādu, kaut ko īpašu. Bet, principā, es visos koncertos, kuros ir klausītāji, lai arī viņi ir mazākā skaitā, es sajūtos īpaši. Lieliski. Tu mīli savu klausītāju? Protams. Es ļoti, ļoti mīlu, un es vienmēr esmu atbildīga kā jebkurā citā savā darbā un ar tādu teicamnieces sindromu jau piedzimusi. Ja? Un es arī koncertos vienmēr ar pilnu atdevi, neraugoties, vai es dziedu lielpilsētā, vai es dziedu mazā ciematiņā. Tas laikam jautājums bija liekas, jo jebkurš radioklausītājs, kas klausās, pilnīgi piekritīs tam, ko tu teici. Nākamā dziesma, kā tu sacīji, tu brīžiem esi kopā ar vairākiem džentelmeņiem, un tā arī būs. Daudz cilvēku tev priekšā ir, un 2 kungi tev katrs savā pusē, un tu jūties pilnīgi droši. Jā. Mēs varam līdzās būt, kā sliedēs paralēlas. Ja tikai tavas sirds, to tā pa īstam vēlas. Mēs varam kopā plūst, kā divas upes lēnas. Un ceļā mēs sastāv nevienas pašas ēnas. Mēs varam līdzās būt, es nakstu balta diena. Mēs varam līdzās būt, kā bērnes miskalija. Mēs varam blakus būt un mūžam nesatikties. Mēs varam labi būt,
skolēnu dziesmu svētki, ja tie ir. Jā, tie ir atkal skolēnu dziesmu svētki, kuros tika dziedāts Ulda Markelēviča cikls Gaismas atgriešanās. Jā, to man liekas ļoti daudz atcerās, jo tas bija tāds, vai tas nebija viena no pirmajiem dziesmu svētkiem, kad parādījās tāda, popsīga mūzika? Pirmais bija tas Zigmāra Liepiņa. Es atceros, jo es vēl biju no tās puses, kad es mācījos mūzikas akadēmijā. Mēs bijām kā mācību koris, kuri rāda modelēšanas koncertos skolotājiem priekšā, kā šim ciklam būtu jāskan. Tad sākotnēji bija ļoti liela pretestība no skolotāja puses, jo ne bērni nevarēs, to viņi nevarēs, bet patiesībā jau varbūt problēma bija vairāk pašos skolotājos, ka vienkārši ir atkal jāatkārto mīļās labās sinkopas, kas ir, kur popmūzika ir pilna ar šādām ritmu vienībām. Tā, patiesībā tas bija tāds pirmais lielais blieziens, un pēc tam jau arī nāca šis cikls. Jā. Saka, lūdzu, dziesmas, kuras ienāk tavā repertuārā, kā viņas pārsvarā? Te ir Uldis, Maestro, tālāk arī Jānis Lūsēns un vēl. Kā viņas ienāk tavā repertuārā? Jā, visbiežāk jau esmu tā lutināta, ka šie komponisti paši mani uzrunā. Un kāds ir kaut kur man dzirdējis, teiksim, Maestro mani dzirdēja. Atceros arī kādā koncertā, kur mēs dziedājām ar mācību kori, Mūzikas akadēmijas meiteņu kori. Un viņš dziedēja mani kādā koncertā, kur man bija tādā džezīgā gospelī jādzied solo numurs 4 taktus. Un es vēl kā šodien atceros, ka viņš sēdēja pirmajā rindā un uz mani caur brillēm tā dusmīgi skatījās. Un pēc tam arī sekoja zvans no viņa, ka viņš vēlas mani dzirdēt un arī labprāt uzaicināt, iedziedāt viņa dziesmas. Un līdzīgi, es domāju, ir ar visu. Jā. Un man liekas, ka Lūsēnam man ieteica Mārtiņš Freimans. Kad bija Kaupēna pirmais iestudējums Liepājas teātrī, tad Freimans, zinot mani, ieteica Jānim labu muzikālo materiālu, ja? jo, kā mēs zinām, šis darbs ir ļoti uz dziedāšanu, un Liepājas teātrī ļoti vajadzēja papildus spēkus, un tā es arī tur nokļuvu. Jūs ar Maestro esat bijuši arī tādā zelta mikrofons, jeb dažādās konkursos kaut kur vinnējuši, jāteic? Nē. Jūs kā viesi tur esat uzstājušies? Droši vien. Droši vien? Jā. Te paklausīsimies vienu dziesmu, kur jūs abi divi esiet kopā, un man liekas, ka tas ir kādā no šādiem te šoviem. Labi. Aizvien biežāk man pie loga klauvē kāds. Kas tu esi, ja pie manis sapnī nāc? Ja esi bērnībā, mana bērnībā. Jā, esi bērnībā, mana bērnībā. Teikt mani kādu ziemām tā un vasarā. Tā kā sapīts, laiks uz priekšu nāk. Un tev atkal ir divi džentelmeņi blakus, vai ne?
Man liekas, ka Lauris Rēniks un Gunārs Kalniņš. Jā. Bet tas ir 20 gadus atpakaļ. Vakar tas notika, ne? Jā, tā ir, bet godīgi sakot, es šo neatceros. Jā, man daudz pasākumu ir. Tā kā es cerēju, kad fotogrāfijas skatos, es pat nevaru arī atbildēt, kur tas ir bijis un kad tas ir bijis. Jo tad, kad tu esi tādā kā populārs un tādā zenītā, tad tevi grib visi. Un tas sākums arī ir tā parasti mūziķiem, ja mani grib visi, tad man ir visur jāiet. Un bez kādām, teiksim, pretenzijām, ja dosi man to, es dziedāšu vienalga kādā augstumā. Tagad jau ir mazliet savādāka situācija. Tagad ir mazliet tā dīviski gājieni. Nu, ne dīviski, bet vienkārši domājot arī par sevi. Es ļoti bieži uzreiz nosaku tonalitāti, pasaku, man šī augšējā skaņa ir pa augstu. Man vajadzētu varbūt tur zemāku, par tērtu zemāku, un tad es tā mazliet varu arī mazliet tā spēlēties ar lieliem komponistiem. Tas ir labi. Jā, protams. Un galvenais, ka tu zini un ir rezultāts. Rezultāts būs noteikti labāks, jo vienkārši zini, ka rezultāts būs labāks. Šur tur presē un vēl kur ir teikts, ka tev genos ir ļoti sportiskas dotības. Vai tev kādreiz, teiksim, kad tu biji nedaudz jaunāk, nebija vēlēšanās kļūt par kaut kādu sporta čempionu vai kaut kā tā? Par čempionu varbūt ne, bet tāda izšķiršanās par mūziku un sportu tieši tā man laikam arī bija. Tas bija tūdaļ pēc pamatskolas, jo kad es mācījos Alsungas vidusskolā, mums bija diezgan spēcīgi arī tāds vieglatlētikas novirziens, un es trenējos arī vieglatlētikā. Neteikšu, ka es biju tāda izcilā un tāds, teiksim, atradums, bet katrā ziņā man arī daudz kas no šiem sportveidiem, skriešanas, lekšanas padevās ļoti, ļoti labi. Tad es atbraucu uz mūzikas koledžu, sākās eklēri un viss beidzās. Uz kafejnīcā bija ļoti garšīgi eklēri. Jā, tas ir tāds jautājums. Man liekas, tas nav tev vienais, kā meistro arī, teiksim, kad Jēkabs Ozoliņš brauc uz Rīgu, tev viņš saka, būs eklēri. Jautā. Saka, lūdzu, par sportu. Tu tagad arī taču kaut kur saka, ka tu slēpo pa ziemu. Jā, es cenšos arī. Uz kalniem braukt kaut kur, tā? Jā, mēs braucam arī nedaudz uz kalniem, tā kā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji skolēnu brīvdienās nedēļu pavadīt Alpos, bet šogad, protams, tas izkrita, šis brauciens, bet vairāk gan es nodarbojos ar kaitošanu, tātad tas ir pūķis. To jau jūs Liepājas pusē arī viss šeit zināt, jums taču te ir, kā teikt, arī viena no kā meka, puķotājiem. Un ziemā tā ir slēpošana, tieši distanču slēpošana un snowboards. Jā, un vasarā es tagad varbūt arī labprāt skrienu un nūjoju. Pavilos tā, man liekas, ka kādu laiku es tur jau ir ideāli jūra. Tur ir ideāli, un tur ir jūra patiesībā ir diezgan viltīga, jo tur ir vēji un tas sauklis, es skriešu gar jūru, un viņš ir diezgan reti, īpaši tagad pavasarī izpildāms, bet blakus ir mežs, brīnišķīgs mežs, tā kā var apvienot, tā abus, var gan pa kāpām, gan pa mežu, skatoties kāds vējš. Nu ko, tagad tā dziesma es tomēr atradu, kur es tev gribu uzlikt, kur jūs abi divi kādā šovā spēlējat. Visu nakti, visu mūžu viena ogle kvēlojusi, draudējusi, zvarojusi. Tagad vakarā par manu ceļu skrien, pāri manām vēlām ceļām, pretī rudenim, pretī rudenim, pretī rudenim, pretī rudenim, pretī rudenim. Vēla, tava gaita rudens oglē, vēju cītā, nu tev manos pelnos.
Divos vārdos es gribētu lūgt par sadarbībām, maestro. Teiksim, tu izēji, tu zini, ka tu dziedās no šo dziesmu Rudens ogli. Vai jums ir pilnībā skaidrs pantiņš pie dziedājums, ja jūs uz skatuves arī tā saprotat sev no pusvārda? Protams, ka mēs saprotam no pusvārda, bet īstenībā šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām. Un šī bija arī viena no pirmajām dziesmām, ko es dziedāju, esot pie maestro Raimonda Paula. Un tur sanāca ļoti interesanti, jo maestro iedeva man notis, un notis viņš vienmēr dod rokrakstā. Un tad es arī bērniem rādu, redzat, kādi ir komponistu rokraksti. Bet, protams, ka ja pierod, tad tur nav nekāda problēma, bet vienmēr sakot, bija tā, ka maestro nebija ierakstījis vienu bemolu, es īsti neatceros, bija kaut kāda alterācijas zīme aizmirsta vai pielikta. Un es dziedu un nodziedu arī koncertā, un mana māma klausās, tu taču tev nepareizi, tur ir jābūt labemolu, pieņemsim, ja? Jā. Un tad es maestro ar tām notīm, maestro, mana mamma teica, ka šajā vietā ir jābūt labemolu, un tad viņas to vienmēr atcerās kā tādu vaigo jogu, cik es ļoti, bet, protams, ka viņam tas ļoti arī patīk, jo es ļoti, es esmu tāds nošu tārps, ja man noteikti ir tā, ka man ātrāk dziesmas var iemācīties pēc notīm nekā pēc dzirdes, un tas ir reti tādā popmūzikā, tad mēs vienmēr maestro, tas mums arī tāds, mazliet tāds tā kā joku iemesls reizēm pasmieties par tiem, kas pēc dzirdes un par tiem, kas pēc notīm. Jā, laikam viņš ar aktieriem strādājot, viņi nedaudz savādāk to dara. Ne tikai aktieriem, arī dziedātāji ļoti daudz popmūzikā, kuriem notīm ir uz jūs, bet man ir atkal otrādi, par cik man ir muzikāla izglītība, tad man ir viss tās lietas vienkāršāk. Muzikāla izglītība Liepājā. To ir Salsung, tas ir pa vidu Ventspils, tur vēl kaut kur. Kāpēc Liepāja? Ja tu atceries. Liepāja, tiešām. Nē, noteikti, tāpēc, ka Liepājas mūzikas koledža jau vienmēr ir diezgan labi, kotējusies un drīzāk varēja būt variants Rīga vai Liepāja. Bet kaut kā likās, ka Rīga tas ir pa augstu lēkts. Ja? Jā, nezinu kādēļ, jo un atnāca Liepāju, jo arī, starp citu, satiksme bija ar Liepāju laba. Tur svētdienās bija autobuss. Vilciens jau gāja? Vilciens bija pareizi, taču vilciens bija pirmais. Vilciens beigās gāja tik lēni, ka varēja izkāpt ārā un paiet līdzi. Ja? Bet vispār jā, Liepāja. Es nemirkli nenožēloju, ka bija šāda izvēle. Jauki. Līdz ar to tagad viens džentelmenis, kurš tev ir bijis bieži blakām tev. Jā. Viņš patiešām ir džentelmenis. Viena no dziesmām jūs kopējām. Mākoņu metelī, spoža zvaigzne mirgo augstu debesīs. Sārtā odziņā, smaids, kas izdzisīs, guļ zem logas sniegā pīlā dzīs. Nav neviena vairs, kam to apraudzīt, ogas nolasīt vairs putni nelidos. Kailā pazarē vēl ir augļu daudz, tomēr garām kamanas tam brauc. Zaros kailējos, tagad gaudo vējš, un pa vienai vieno zara sārtās ogas plēš. Vēlais pīlādzīs, aizkavējies vārds, sniegs pie tavām kājām kļuvis maigi sārts. Zaros kailējos, tagad gaudo vējš, un pa vienai vieno zara sārtās ogas plēš. Vēlais pīlādzīs, aizkavējies vārds, sniegs pie tavām kājām kļuvis maigi sārts. Vai tu atceries, kā mēs sēdējām tur zem loga siltos maijā vakaros?
Drīkst pajautāt, kurš kuru atrada? Maestro atrada. Abas divas jūs esat. jā, tieši tā. Kā viens viņa nedarbs, Jā. kas labi iznācis. Jā, tieši tā. Tas bija tiešām maestro, kurš sāka mums ar Normundu dot duetus, jo viņu sākumā bija ar Mariju kopā, Mariju Naumovu, bet Marijai bija Eirovīzija un viņa tika vairāk solo karjeru, un tad mēs ar Normundu, jā. Manuprāt, man paliek tāds iespējas jūs klausoties un redzot arī, ka tu ļoti droši jūties viņam blakus. Jā, protams, jo Normunds arī, es jūtos arī tādējādi blakus, ka viņš arī starp citu tāpat kā tu radio cilvēks, vai ne? Un koncertu pieteikums starp dziesmām, tas bija vienkārši izcili, vai ne? Es varēju vienkārši tikai stāvēt klusi un Piekrist. daļumam, kā saka, jā, vienkārši daļumam stāvēt blakus. Viņš var būt laimīgs ar tev blakā. Par Eirovīziju runājot, es kaut kur lasīju tā, ka Eirovīzijas dziesmu konkursa tehniskie darbinieki skaidrojuši, ka Antis Kraus balss bijusi pārāk liels lods mikrofonam, jo iepriekšējā muziķā esat tikai dūdojuši salīdzinot ar viņu. Kas tur notika? Tur nekas netika saplēsts, vienkārši aizsita membrāns, jūs noteikti labāk to zinat, un tur atnāca un to uz vietas arī salaboja. Droši vien, kad nāca ar tādu autentisku dziedājumu, viņi to patiešām negaida, jo pārsvarā jau ar ko mums asociējas Bēku kals tieši tā ar dai, vai ne? Izdaiļo. Jā. Kas bija līderis toreiz? Toreiz bija Arnis Mednis. Jā, pareizi, jā, bija tāda lieta. Eirovīzija pats par sevi, tas man liekas arī ir tāds, katram, mēs varam tur pa viņu runāt šā vai tā, bet tas tomēr ir notikums. Tas ir notikums un vēl to laiku, ja, kad nebija jau vēl tā kā šodien, kad mēs varam aizlidot pilnīgi uz visām pusēm, un toreiz tas bija tiešām tā, un es atceros, ka mums bija arī visai jautrs piedzīvojums vispār, ne tikai Eirovīziju. Tad mēs arī apmeklējām Tivoli, tas viņiem ir atrakcija parks, un tad es izbļāvu balsi, ka es domāju, kā es tagad to tur nodziedāšu, ja? Un tad, kā šodien es atceros, man bija speciāla balsaišu masāža. Jā. Kā tik nav pasaulē? Ar ko mani arī izcēla, jā, par to mēs visi brīnījāmies. Ko pašūposimies? Tu dziedi arī šūpuļdziesmas savām meitām. Tas ir ļoti maz. Es ļoti maz dziedu, un arī tad, kad viņas bija, es gribēju tā apzinīgi to darīt, bet viņas vēl vairāk negulēja un klausījās un domāja, ka, ja jau dzied, tad jau vēl nav jāiet gulēt. Tā kā tā. Vai tev bija kaut kādā Žužu Lāču bērnu vai kaut kas tāds no klasikas? Es domāju, ka drīzāk tās bija varbūt vēl pat šaurāka diapazona šūpuļdziesmas, kas vairāk ir uz tādām tādas vairāk, kas tiešām kā saka, atdarina to ajājošo kustību, lai bērni labāk iemiktu. Tev mazākai meitai patreiz ir 7 gadi. Tad tu vairs tās šūpuļdziesmas. Nē, jau sen. Labi, tad es vienkārši atradu vienu dziesmu, kur tu varbūt, kad tev būs mazbērni, tu viņam varētu uzlikt un lai guļ. Kuru Dievs man devis, savā klēpīs nesāt. Pūciņ drabošā un smalkā, dusi pieklaudies man klāt. Ir beāpoliņā klausās, sirds tai drēb un nevar stāt. Netrūksties no manas elpas, dusi pieglaudies man klāt.
dzīves vējiem purināt. Nelaida vaļā manu krūti, dusi pieglaudies man klāt. Viss man sūdīs, nenāk sapnīs, spīrcināt un mierināt. Neizslīdī man no rokām, dusi pieglaudies man klāt. Nu, skaisti. Jā, šīs ir Valda attēla dziesma, ļoti, ļoti skaisti. Arī tā, teiksim, par to dziesmas uzzināju pateicoties tam, ka mums bija šāds projekts, tas bija, man liekas, ar Piena banku, kad bija iniciatīva, ka tādu vajadzētu izveidot Latvijā, un jā, ar Kasparu Zemītu, tad arī šī dziesma tika ieskaņota. Dažreiz tieši tādas nejaušas, pat varbūt ne prioritāri sākumā tas mērķis ir nostādīt mūzika, bet rodās šādi skaisti, es jau pat teikšu, mākslas darbi. Jā, viņš ir ļoti sevišķi tev tur, Kaspars pats par sevi, teiksim, klāt ir. Jā, un mēs arī viņu rakstījām tā diezgan dzīvi, mēs rakstījām kopā, nevis atsevišķi instrumentus. Abi kopā. Nu jā, man liekas, ka tas jau ir tā, ka tas rada tādu foršu efektu, vai ne? Jūs varat, nav jau obligāti tur tāds ritmiņš, lai gatavu var pavilkt vai vēl kaut ko. Protams, tas ir mazliet grūtāk, bet jā, tad tam ir kaut kāds tomēr savs nervs. Tu izgāji arī tos laiks, ka nebija, teiksim, tā kā tagad tur ir ierakstu kompī viens vienā vietā, viens otrā saliek kopā, ja tev arī bija, teiksim, ar maestro, teiksim, pirmos ierakstos, kad bija jādzied no A līdz Z viss iekšā. Principā jau tā arī bija, jo mēs rakstījām lielākā daļa, visas maestro dziesmas ir dziedāts Latvijas radio studijā, un tur, varbūt tagad ir savādāk, bet līdz tam arī bija diezgan tā, kad jādzied viss kopā. Jā, ka viss vienā laidā. Un tad... un ka vienam nojūgtā. Jā, bet tad kaut kā tā sakoncentrējas, un patiesībā nemaz tik traki nav. Saka, lūdzu, es pēdējā koncertā Liepainieki noteikti atcerās, ja kas Dzintrā Kaltās katedrāles bruņinieki, Ance Krause, mums viesis. Saka, lūdzu, Liepainieki atcerās, ka tava meita spēlē arī violi tavos koncertos. Kas tagad? Viņa saka, mamma, es tev spēlēšu violi klāt, vai tu saki, tev būs jāspēlē, kā tur ir īsti? Jā, tās arī bija maestro Raimanda Paula iniciatīva, ka tavs skoķis varētu kaut ko nolaist. Tūtam. un patiesībā, jā, viss, teiksim, mana bērnu parādīšanās skatos, ka viņi arī 2 gadu vecumā jau dziedāja Raimanda Paula sadziedāšanās svētki arēnā Rīga. Viņi dziedāja, kas manim kaitēja, un tas arī bija tāds, ka es domāju, ka tur būs vai izdosies, vai tur ir 50/50, ja? vai izdevās, jo man liekas, ka mazus bērnus es skatos ir tāpat kā suņus, ja? Ka tu nekad nezini, viņi ir tik neprognozējami, ja? Ko viņi darīs. Tā arī ir tāda īpaši tādā, jo mazāk, jo lielāks šis faktors. Bet viss izdevās, un jā, viņa tagad spēlē violi, un manos koncertos viņa pilnībā aizpilda 2, teiksim tā kā es varu pārģēties, bet viņa, aizpilda 2 pauzes, un kur kopā viņa ar maestro un arī ar pavadošo sastāvu spēlē vienkārši brīnišķīgi, un ir arī ietverts maestro, tas pat nāca pēdējā brīdī, ko varētu, un maestro tāds kolosāls gabals presto. Viņam tāds no simfoniskas poēmas vai no simfoniska cikla, un tad ir arī šāds skaņdarbs, ko viņai diezgan bieži pēdējā laikā nākas atskaņot. Forši. Tu sacīji par tiem bērniem, ka nevar zināt, bet tas vienalga, ko viņi darīs, tas ir patiesi. Tas ir patiesi, bet nevienmēr, ja tu viņus ved un auditorijas priekšā, nevienmēr cilvēki to sapratīs, un ļoti bieži viņi to atceras ilgi, un ziniet kā. Protams, ka visiem patīk redzēt kaut ko skaistu un labi, bet ja notiek tāda, tā kā maza izgāšanās, tad, es būtu nelaimīga. Bet izgāšanās nav. Paklausies, nekāda izgāšanās. Shoot.
Šis jau tāds leģendārs ieraksts, jo tā bija labestības diena, un tas arī bija tā diezgan Zara, vai tu ar savu meitiņu kaut ko nevarētu nodziedāt, un man jau ar savu meitiņu nodziedāt, tas nozīmē, ka man viņa atkal kaut kā jāpiespiež, jāiemācās dziesma, jo viņas jau, Nelza bērnībā bija kustīga kā ūdens zāle, un tās metodas, kā viņai tika mācīts dziesmas, par tādas nemaz stāstīt nevar kā pedagogs. Un vienvārds sakot, bet beigās jau nolēmām, ka šo dziesmu, bet tā mēs smejamies, ka viņa ir mani pārsitusi, Elze, jo šeit dziesma ir 3 miljonu skatījums. Jā, jo viņa ir, vienvārds sakot, tikusi tādā mazo bērnu repertuārā, un šī auditorija, mazie bērni būs vienmēr. Un viņiem kaut kā ļoti, ļoti, ļoti patīk, jo es arī bieži satiekot savus paziņas, kuriem ir mazi bērni, tieši saka, jā, bet zini, mēs klausāmies to rabarberu. Rausi. Jā, rabarberu rausi, un viņa nekad nenoveco šī maestro Raimonda Paula dziesma, un viņa būs, tāda, iet cauri laikiem, un nav absolūti manāms kaut kādas tur old school noskaņa, vai ne? Man liekas, ka laiks jau viss noliek pie vietas, bet tas izpaliks attiecībā pa Maestro un pa daudzām dziesmām Latvijā. Ja? Jo patreizajā brīdī visi tur jautā, redz, tur jauns, piedodiet, ja gadījumā tas pēc 25 gadiem vēl būs topā, tad tas viss kā. Bet es domāju arī tie, kas to saka, viņi pēc tam paši mazliet paaugās un izaug līdz Maestro Raimondam Paulam un bez tā neiztikt. Vai tagad arī tavs atvases taisās dziedāt? Viņas jau galā pašām savu galvu, viņas varbūt tās, teiks. Dziedāt varbūt. Ar dziedāšanu ir tā, ka tur īsti nevar nokavēt. Un viņas dzied savu repertuāru, viņām interesē pasaules popmūzika, un viņām ir savs repertuārs. Un kādreiz jau mēs arī varbūt padziedam kopā, bet mums ir arī bijuši diezgan tā daudz piedāvājumu, ka tu taču varētu ar savām meitām. Bet es ļoti bieži atsaku, jo tas prasa ļoti daudz darba, lai mēs varētu, iemācīties kaut vai 15 minūšu repertuāru. Tas nav tik vienkārši. Man tas nav vienkārši, jo mums ir vēl citas lietas. Meitenes iet mūzikas skolā, viņām ir arī parastā skola galā, un es parasti kaut kā saku nē, jo vēl pagaidām šādam solim neesmu gatava. Bet kas to zina? Kas to zina? Es tevī klausoties, es saprotu, tu nekad īsti neteiksi nē. Ja? Tu zini, kā tas var notikt. Jā, jo vienkārši citreiz ir arī, es jau saku par to, ir tādas situācijas, kuras pat, kā saku, nav tas prioritārais tā mūzika, bet dažreiz ir kaut kādi, tieši tā kaut kādas situācijas, ka tev vienkārši pats no sevis kaut kas, tā negluži pats no sevis, bet vienkārši rodas brīnišķīga kaut kāda lieta, muzikālais materiāls un darbs, jā. Pabeidzot konservatoriju arī, jā? Jā. Tu esi skolotāja? Jā, es pabeidzu mūzikas. Šeit Liepājas mūzikas koledžā es mācījos vokālajā nodaļā, klasiskajā vokālajā nodaļā, un pēc tam mūzikas akadēmijās pabeidzu mūzikas pedagogus. Kas tev bija šeit Liepājā skolotājs vokālais? Man bija skolotāja... Ilgala? Nē. Tā bija Igo. Piedodinoties. Labi. Pēkšņi es atcerēšu. Jā. Paškēvits, skolotāja Paškēvits. Jā. Tad skolotāja Ance te būs ar daudziem skolēniem. Šoreiz tie gan būs visi džentlmeņi. Gaismu saucam, gaismu
Ziemassvētki, jeb ziemas saulgrieži katru gadu. Šis ir tāds cikls saistīts ar ziemas saulgriežiem, ja es saprotu. Tas ir tas pats cikls. Nē, šis ir no dziesmu svētkiem. Ulda Marklēviča cikls gaismas atgriešanās. Tas pats cikls, tikai cita dziesma. Un ar Zēnu kori man ir bijusi diezgan bieža sadarbība, jo viņa vadītājs ir Romāns Vanaks, un kā saka, Romāns Vanaks bija mans šefs. Es strādāju Jāzepmeņa Rīgas pirmā mūzikas skolā par skolotāju. Tieši Zēnu kora klasē mācīju puikām vokālo solo dziedāšanu. Un līdz ar to mēs esam viens otram blakus, un Romāns diezgan bieži man uzaicināja dziedāt kopā ar zēniem. Un, godīgi sakot, man tas ir viens no tādiem tā kā mīļākajiem kā saka, sastāviem. Ja tieši zēnu kors dziedāt kopā ar zēnu kori. Es Romānam nekad neatsaku. Vai tas ir māmiņu dienas koncerts zēnu mammītēm, vai tas ir lielie dziesmu svētki, vienmēr ir prieks dziedāt ar viņiem kopā. Jā, man liekas, ka tās balsis, arī maestro tādēļ, teiksim, bieži vien izmanto savās dziesmās zēnu kori. Jā, tur ir kaut kāda burvība, kas, tāda maģiska burvība zēnu balsīm. Ok, dodamies uz skatuvi nedaudz savādāk, ne koncertu skatuvi, bet mēģināsim teātri. Es zinu, ka tu esi atkal uzaicināt bijusi, un teātras skatu tev absolūti nav sveša. Mūzikālās izrādēs nav sveša. Paklausīsimies vienu dziesmu, un tad par to parunāsim. Kas gan mani šai vientujā krastā vēl tur, pieri piespiežu čūguna margā, dzirdot līksmas un priecīgas balsis kaut kur, turēs augstājām uzvaru argā. Smagi piekrautas baržas bez skaņas tik tālu, vaivad atmiņu lauskas vai smiltīs, peļķē dubļainām tautiņš mirkst, nepacelts, brūkais muguras pārietie tilti. Vai šajā vai pretējā krastā bija manējai laiviņai stāv, es pati sev neatrastā, vairāk nenācija tuvu man klāt. Kurp šie palēkie vižiņainie ūdeņi plūst, vai tie līdz no aiznesīs mani? Apkārt nebeidzams labirints, nebeidzams gūsts, vai sasēnās met daudz stāvu nami. Kāda seja tur vēsajā ūdenī bīd, vairs neseja, bet kroplīgā maskā. Lāva gaisma pa vilnīšiem izzūdot slīd, kā no netīvi izlietā maskā. Man nevajag līdzās nevienā, sudraba naudiņās pirkst, es šūpojos. Jā, šī ir Elzas loma izrādē Agrā Rūsa. Jā, pareizi, Agrā Rūsa. Un man ir, es esmu ļoti daudzās Jāņu Lusēna muzikālajās izrādēs un arī viņu atjauninājumos, tā kā atkal tāda izredzētās loma man ir piešķirta.
Kā tev ir, teiksim, labi, tā ir muzikāla izrāde, bet vairāk vai mazāk tu taču esi tajā lomā iekšā. Kā tev pēc tam beidzās izrāde? Tev viegli pārkāpt, iekāpt mašīnā, aizbraukt uzreiz Rimi iepirkties? Vai uz veikalu? Kā tev Jā, man ir diezgan viegli, jā, jo es tā kā vairāk dzīvoju. Es tā, kā saka, protu nošķirt šīs divas pasaules, un man ir to diezgan viegli. Protams, kā grūtāk ir tas tapšanas process, ka tev gribas izdarīt visu labi, gan muzikāli, gan arī teatrāli, un tad varbūt ir grūtāk, ka tu visu laiku esi ar tām domām galvā. Un kā tev ar, tu jau pirmīt pieminēji tādu nedaudz, teicamnieces faktoru, kā vārdiem tu atceries, ja tev arī bijis brīžiem pašai jāpadzējo? Vai kādreiz ir tādas situācijas? Jā. Ir kādreiz tie saucamie melnie plankumi, bet ir bijis noteikti kādreiz arī pazudis kaut kas, un īpaši šajā izrādē, jo tur bija ļoti daudz arī tādi rečitējoši teksti, un tad kaut kas pazūd, kāda frāze, un tad ir mazliet jāpaimprovizē. Un protams, kad arī kādreiz ar partneri, es atceros, bet tur gan es neimprovizēju. Atceros, ka reiz Uģis Rods bija aizmirsis uznākt uz skatuves. Viņam bija jāparādās, un viņš atrodās citā telpā. Un vienkārši arī kaut kā, ka tu jau tik daudz spēlē, ka tev liekas, ka viss jau iet automātiski, bet ir kaut kāds brīdis, ko tu vienkārši, ko tu nevari regulēt, un viņa nav. Un tad es atceros, ka Māris Bezmers, kas tēloja Straujupu, tad viņam nācās improvizēt. tad es tieši tā ar tādu lielu aizrautību skatījos, kā to dara aktieri. Ka viņiem, es domāju, tas noteikti ir biežāk, jo tas jau ir viņu darbs dienā. Vēlreiz no tās pašas izrādes, bet jūs abi dziedātāji un muzikālā izrādē, manuprāt, ka tu pat piesaki šoreiz. Tagad būs kāds skaņdarbs no izrādes, kura pat vēl arī gāja Liepājas teātrī. Un tādēļ es gribētu pieteikt savu partneri šādi. Nāc mans Itālo! Tagad atkal nu sacīt es varu. Es tevi mīlu, es tevi mīlu, es tevi mīlu. Teic vārdus tos, vārdus vienmēr visu skaistākos. Teic vēlreiz tos, vārdus neaizmirstamos. Lūk tā, ko mūsu laiks iet uz priekšu, un es tā pāriesim atkal pašūposimies, es tev uzlikšu, ka tu vēl ar tādiem, labi, tur nav tikai zēni vien, bet ir bērni, un es vienkārši atgādinu radioklausītājiem, ka tev patīk ar viņiem dziedāt kopā. Mazliet. Te augstāk, te zemāk, te tālāk, te tuvāk, un cauriet tas sarkanais zvans. Es par
Parīzē atkal pa Parīzi eju, un Parīzes sirdī ir man. O, la, 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 šeit man iela zini, katrs cienīgs kungs, kam naudas daudz. O, la, 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 bet mani laipni sveic vien ļaudis nabagie par savu sauc. Te augstāk, te zemāk, te tālāk, te tuvāk, un saurietas sarkanais zvans. Es Parīzē atkal pa Parīzi eju, un Parīzes sirdī ir man. O, la, 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 šeit man iela zini, katrs cienīgs kungs, kam naudas daudz. O, la, 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 bet mani laipni sveic vien ļaudis nabagiem par savu sauc. Te augstāk, te zemāk, te tālāk, te tuvāk, un saulrietas sarkanais zvans. Es Parīzē atkal pa Parīzi eju, un Parīzes sirdī. Nu, redz, tad tu kopā ar mūžīgo vērtību Dzaguzēniem pa Parīzes staigā. Jā, tieši konkrēti šo dziesmu es neatceros, bet tā ir man diezgan bieži Tas ir gadās, normāli. ka es neatceros, kur, jo bieži vien tieši tā, ka šīs dziesmas pat ir paredzētas kaut kam citam, piemēram, vai dēja, ja? Ir arī daudzas dziesmas, vairākas dziesmas, ko mēs ar grupu Dzaguzītes ierakstījušas, ir ļoti bieži dzirdams skolēnu dziesmas svētkos, un tad man tāds, pareizi, es arī šo dziesmu esmu dziedājusi. Skaits ziņā, cik tev ir no ap 1000? Es nezinu. Daudz. Īstenībā būtu interesanti kādreiz saskaitīt. Tev vajag paņemt kādu tādu grāmatvedi, kas mēģina atrast. Jā, visu to, varbūt, jā. Tas būtu interesanti. Varētu, jā. Tad bez tā mēs nevaram. Šodien. Es zinu, ka virmo gaisā, kad esot Baumas virmo gaisā. Baumas virmo gaisā, kad esot jauns ripulis, kaut kas tapis, viņš vēl nav visiem pieejams. Nedaudz pastāst, lūdzu, par to. Tieši tā vēl nav pieejams, jo vēl nav nemaz izdots. Tās būs tautas dziesmas, kas ir atkal maestro Raimonda Paula iniciatīva. Tās būs tieši tautas dziesmas no suitu puses un, protams, arī vēl leģendārā Sasala Jūriņa, kā arī sauksies albums. Šis darbs bija ļoti interesants. Principā ir tā, ka tas viss tapa tā, ka man bija solo programma. Aizpagājušā gada novembrī bija pirmais skaņojums un bija paredzēts viens koncerts, un tāds izauga līdz 14 koncertiem, pēc tam sākās pandēmija. Bet vienmēr sakot, ka šajā koncertā maestro bija ideja, ka es varētu nodziedāt kādu savu tautsdziesmu. Tad viņš man sacīja, lai es atnesu kādu no tām savām suitu tautsdziesmām. Es viņam savācu tādu mazu čupiņu, tādas, kas man ļoti pašai patīk. Un viņš viņus izspēlē, un man sacīja, zini, kas ir Ants, tu tur paņem, mēģini viņu, izstāst, tu viena pati nodziedās, tur tā viena pati, viena tautsdziesmu, jo viņam viņas likās tik arhaiskas un tādas nepierastas, ka viņam esot bijusi tāda sajūta, ka mēs viņas dziedot tad, kad mēs kādu savējo cepot. Salīdzinājums. Jā, tieši tā arī bija. Bet tad viņš uztaisīja brīnišķīgas apdares, tomēr viņš kaut ko pasēdēja, viņš man vienu dienu satraukti zvana vasarā, atbrauc pie manis, es te kaut ko. Un tiešām tapa mums brīnišķīgas 6 vai 7, 6 sākotnēji bija tautas dziesmas. Jo šis darbs bija arī tāds nepierasts arī man. Tas nebija tā kā parasti komponists iedot tev dziesmu, mācies, iedziedi vai dziedi koncertos. Tas bija tā, ka viņš paņem šo tautsdziesmu, uztaisīja melodiju, apdarināja melodiju, vēl salika iekšā vēl citas melodijas, savas tāda, kā jau apdars raksta. Un tad viņš man deva šo muzikālo materiālu atpakaļ, un tad es liku virsū tekstu, kas patiesībā arī nebija tik viegli, jo ne visām tautsdziesmām bija pietiekoši panti, atkal tām tautsdziesmām, kurām bija vairāk pantu, tām es metu ārā pantus, un tas bija jādara tā, lai sanāktu kontests. Un tad viņam radās ideja par albumu, un tā es atkal iedevu viņam vienu suitu tautas dziesmu čupiņu, un tad viņš atkal izvēlējās. Un katra šī tautsdziesma ir tāda odziņu, kur es esmu tiešām ielikusi ļoti daudz sava darba, un vēl es izmantošu iespējas, gribu ļoti pateikties arī
savai pirmajai mūzikas skolotājai Alsungā Dacei Nastevičai, kas ir mūzikologs, kas ir arī šīs tautas dziesmas, visas tā kā to, ko Suita dzied, būtībā tas ir viņas darbs, viņas ir apkopojusi, un tā ir arī tā krātuvīte, kur es smeļos, un tad, kad man rodas kaut kādi jautājumi, tad es zvanu viņai, es saku, Klau, Dac, palīdz, man te pietrūkst viens pants, kā tu domā kādu, tad viņa man atsūta variantus, tad mēs liekam klāt, tad viņa saka, tu nebaidies, tu var droši arī no citas dziesmas paņemt piedziedājumu, vai, piemēram, vienā dziesmā bija tā, ka ir ārkārtīgi jēstra melodija, ļoti skaista, un izrādās, ka dzied par brālīti, kurš ir noslīcis. Bet melodija tāda ļoti, tas latviešiem nav nemaz tik netipiski, jo lūk, šī dziedātāja ir dziedājusi, un viņa atcerās vārdus no vienas tautas dziesmas un melodiju no citas tautas dziesmas. Un līdz ar to saliek kopā un dažreiz rodas tādi pretstati ļoti lieli. Un tad mēs atkal meklējām, Dācis man palīdzēja, man brīnišķīgu tekstu iedeva, ko šai dziesmai uzlikt virsū, kā tekstu un ar to skaisto jautro melodiju. Tā, un līdz ar to ir tapis albums, un patiesībā sākotnēji tas bija domāts vairāk kā dejotājiem. Bet, cik es zinu, tur jau arī notiek jau aizkulisēs, jau notiek jau arī strīdi par to, kurš kuru deju taisīs, un tā kā es ļoti par to priecājos, kad ir tāda interese. Tu teici jau vēlreiz atgādini, kā būs nosaukums albuma? Sasala jūriņa. Jā, mēs to viegli varēs atrast. Atrast, jā. Labi, mēs te pakāpsim kaut kur augšā debesīs. Es iestādu turku pulku pielodzīņa dāciņā, es iestādu turku pulku pielodzīņa dāciņā. Jo, jāni, ko šis ir kapņi, kaptor, pam, diriri, pam. Mani zaugā turku pulku līdz pašām debesīm, mani zaugā turku pulku līdz pašām debesīm. Jo, jāni, ko šis ir kapņi, kaptor, pam, diriri, pam. Es uzkāpu debesīs, papupīņas ar viņu. Es uzkāpu debesīs, papupīņas ar viņu. Jāni, ko šis ir kapņi, kaptor, pam, diriri, pam. Es atcitu galnam galv, te viņos ir gapalos. Es atcitu galnam galv, te viņos ir gapalos. Jāni, ko šis ir kapņi, kaptor, pam, diriri, pam. Forši. Jā, viņas ir brīnišķīgas šīs dziesmas, un man ļoti tuvas vispār tautas dziesmas. Es jūtos, godīgi sakot, es arī no maestro dziesmām Sasala jūriņas jūtos kā zivs ūdenī, un tāpat arī šajās tautas dziesmās. Tāpēc es domāju, ka būs viens feins, viens tāds arī, varbūt pat, no tautas mūzikas latviešiem tā neraksturīgi jautrs albums. Jā, es domāju, ka dejotāji uzreiz jau tur var pastrīdēties, ka mēs to deju taisīsim vai vēl kāds. Jā. Forši, kas ir tavi kolēģi muzikā? Kas tur spēlē apakšā? Jā, apakšā spēlē Raimonds Macats un Artis Orups un Oskars Sproģis un maestro Raimonds Pauls. Un mums arī, godīgi sakot, kad mēs veidojām šo programmu un ar katru koncertu, es pirmo reizi sajūtos, ka es arī katru koncertu izbaudu. Un es sajūtu arī pirmo reizi to, ka bez komandas es nebūtu nekas. Ja man ir apkārt tādi spēcīgi mūziķi, ka viņi patiesībā arī rada visu to feelingu, kāpēc jūs dzirdat tieši tā, kāpēc jums zālē kājas pašas cilājas, tas ir arī lielāko daļu pateicoties arī mūziķiem, ne jau tikai tai manai dziedāšanai.
Un šīs dziesmas arī ir vēl kādā versijā. Mums ir arī maestrā, mums ar Daumantu ir programma Dienvidu akvareļi. Tā kā ir dažas dziesmas no šī albuma arī uztaisītas ar big bandu apdarējumu. Tas arī skan ļoti interesanti. Nu, tas ir nākotnē, mēs paklausīsimies. Nosaucot savus pavadījumu grupu, var savādāk, bet labāk nenoteikti. Jā, nē, tas ir tiešām, tas ir tāds, it kā liekas, ka cik tad tur viņi ir, bet patiesībā tiek radīta ļoti tāda, krāsaina glezna. Ance, laiks ir laiks, un mums palēnām ir, kā teikt, jānobeidz mūsu tikšanās. Tu esi laimīga? Jā, es esmu ļoti laimīga. Man ir 3 meitas, burvīga ģimene, ko vairāk var vēlēties. Super. Es tev novēlu, ja pēc gadiem entiem, tev kāds tev paši pajautā, vai tu tā pateikt. Vēl varbūt pieliekot klāt mazbērnus, bet par to, ka tu esi laimīga. Paldies. Paldies tev, ka tu atnāci. Paldies. Ka tu biji šeit. Jā. Es arī esmu bagāts, man arī pieder daudz, kad tēvu zemi manu pār zaļo zemi sauc. Cik viens sētas te zaļas un ziemāji, kas dīkst, vecos jūras kalnā, kā mūžība tik līks. Kā vaskar ritenītis, au zeltens jāņu siers un zaļā zāle.